valstisks veidojums, kam patiesībā nemaz nebija tāda valstiska satura, pati Panama, ja, kas bija devusi arī šo kanālu nosaukumu. Tāpēc pēc būtības arī šodien jautājums ir par to, ja, tātad, kas šo kanālu administrē, kas šo kanālu uztur kārtībā, ja, un kas atbild par to, tātad, kādā kārtībā, teiksim, kad un kur šie kuģi iet cauri šim kanālam. Ja. Tā. Nu, tātad šeit ir rakstīta par izbūvi, ja, tātad kanāla kopējais garums arī šodien ir iespaidīgs, ja, tātad pāri 80 kilometri, ja, un tātad, nu, lai vidēji pārvietotos pa kanālu, agrāk tas bija pat vairāk nekā 10 stundas, tagad tas ir īsāks laiks, ja, tā tad ir apmēram 9 stundas, ja, bet minimālais, protams, ja visas darbības tiek veiktas ļoti raiti, pareizi, ja, tad ir arī 4 stundas, nu nedaudz vairāk kā 4 stundas. Tāpēc joprojām Panamas kanāls, ja, tā tad ir viens no visvairāk eksploatējumiem kanāliem, ja, un no šī viedokļa raugoties, ja, tā tad arī pasaulē ir zināmas izmaiņas notikušas kuģu būvē, ja, jo visi saprot, kā tātad, piemēram, lai šķērsotu šo Panamas kanālu, ja, ir labāk veidot arī speciāli atbilstošus kuģus. Tātad šī kuģa kraunesība ir, protams, svarīga, bet kuģa korpusi ir nedaudz, mēs varam tā kā teikt, sašaurināti, ja, lai varētu nodrošināt, ja, tātad šo kuģu kustību šajā Panamas kanālā. Un, protams, arī tātad šī, teiksim, arī tātad, kuģa korpusa kopējie šie izmēri tiek ļoti ņemti vērā. Ja, tā, ka tas ir viens no tādiem šobrīd no aktuālākiem. Noteikti arī, kad jūs sāksiet iet praksē un strādāsiet, varbūt, ka kādi būs uz tā saucamiem Panamax kuģiem. Ja? Lūk, tie kuģi, kas ir tieši piemēroti Panamas kanāla šķērsošanai. Tātad kuģbūvēs procesā ir ņemti visi šie parametri. Tā. Nu šeit, jā, tātad ir vēl tāds neliels arī schematisks rādītājs, ja, tātad kā šis Panamas kanāls funkcionē, ja, tas ir, protams, ļoti iespaidīgs, ja, tātad, nu, ceļš, bet arī ļoti vajadzīgs no kuģošanas viedokļa. Tā. Jā, nu šeit vēl arī tā tad ir parādīts, ja, kā tas iznāk, ja mēs, teiksim, atsakamies no šī Panamas kanāla, ja, kā mēs varam ietaupīt šo laiku un cik liels ir, protams, arī šis lielais apkārtceļš. Nu, es negribu teikt, ka viņš netiek šodien izmantots, ja, bet noteikti, ja tā tad viņš ir saistīts arī ar to, ka tas prasa, šīs lielais apkārtceļš prasa lielākas izmaksas. Tātad kanāls ir arī samazinājis šīs izmaksas. Tā. Nu jā, nu kā jūs redzat, ja tā tad arī, ja jūs būsiet savā kuģošanas procesā saistīt ar Panamas kanālu, tad noteikti jums būs jāievēro tātad laiks, kad ir jāierodās šajā Panamas kanālā, pretējā gadījumā jūs pazaudēsiet šo caurlaidi, kas arī ir maksas, ja, un diennaktī Panamas kanāls izlaiž cauri apmēram 50 kuģus, ja, tā tad lūk tā. Tālāk, nu te ir vēl zināmi paskaidrojumi par Panamas kanāla tātad, nu, šo darbības procedūru, bet tas ir saistīts ar to, ka tātad, nu, process, protams, mainās, ja, bet te ir arī ūdens iegrime, ja, teiksim, ļoti svarīga, ja, jeb tātad šī tātad, paša kuģa īpatnības, ja, bet vēlreiz saku, šodien pamatā Panamax kanālā tiek eksploatēti speciāli būvētie Panamax kuģi. Tā. Nu, te mēs arī lūk redzam šo Panamas kanālu, ja tā tad vizualizāciju zināmu, ja tā tad tas arī tā parādīja, kā tas viss izskatās. Suecas kanāls, jeb kā viņi paši tātad arābu valodā sauc par Suece, ja, Suece. Tātad, nu, kanāls arī tika būvēts 19. gadsimta 60. gados, ja, atvēra viņu daudz ātrāk, tātad apmēram pēc 10 gadiem, bet tieši tāpēc, ka viņš netika būvēts tukšā vietā. Tātad, sākot būvniecību, atklājās šie senā kanāla, tātad visi šie darbības procesi, kas tātad tur bija, ja, iespējami paredzēti, ja, un tātad, tāpēc arī kanāls ir viens arī no
tādiem arī aktīvi eksploatējumiem. Bet ar Suecas kanālu ir tā, ka Suecas kanālā nav iespējama kuģu kustība vienā un otrā virzienā. Es gribu teikt, ka viņi vispār nav iespējama, piemēram, teiksim, kaut kādu militāru operāciju laikā, jo Suecas kanāla teritorijās ļoti bieži notiek šīs militārās operācijas. Ja? Tad, protams, ja tā tad ir iespējams, ja, ka kuģu karavānas iet vienā un otrā virzienā, bet tā tradicionāli. Ja? Tomēr, ja tātad Suecas kanālā tātad cenšas ielikt iekšā, ja tātad tikai kuģa karavānu, kas iet vienā virzienā un pēc tam atgriežas otrā virzienā. Ja? Un ir tātad kuģis, kas viņu ved un kuģis, kas noslēdz. Arī no drošības aspektiem. Ja? Jo joprojām kanāls ir viens no tādiem ļoti aktīviem strīdu faktoriem šajā reģionā, jo tas arī ir saistīts ar politisko situāciju un daudzām citām lietām. Ja? Bet katrā ziņā to mēs šeit varam arī redzēt. Tā. Te ir arī tāda karte, kāds izskatās šis Suecas kanāla ceļš. Ja? Tātad, lūk, un tātad, zināmi parametri par pašu kanālu. Tātad visumā garš ap 165 kilometriem, ja, savieno Sarkano jūru ar Vidusjūru, jeb otrādi, ja, un tātad eksploatācijā tiek ievērota šī secība. Tātad karavāna vienā virzienā, karavāna otrā virzienā. Ja, jo tas kuģa fārvaters, ja, viņš nav tik plats un viņu arī ir diezgan sarežģīti noturēt, kaut gan, protams, arī šodien ir šīs tehnoloģijas, ja, jo, kā mēs zinām, tas ir tuksnesis, ja, patiesībā. Ja, tas smiltis, kurā ir izrakts šis kanāls, ja, un ūdens ir ielaists no šiem ūdens baseiniem. Nu, šeit arī tātad ir karte, kuru mēs varam arī diezgan labi skaidri tātad saskatīt šī kanāla šo tātad darbību. Tā, nu kāda ir kuģošanas nosacījumi? Nu, kā jau es teicu, sakarā ar to, ka fārvaters nav ļoti dziļš, ja, tad kuģa iegrime, kā jūs redzat, nevar pārsniegt vairāk kā 16, nu nedaudz pāri šos metrus, ja. Savukārt kuģa garumam nav nekāda ierobežojuma, kas, piemēram, Panamas kanāla gadījumā ir ļoti svarīgi, jo tur ir vesels slūžu komplekts, ja, tātad, kur kuģim ir jāiet iekšā jaunu un atbilstošu garumu, kuģis tātad, nu, nevar tātad šo prasību izpildīt. Tālāk, virsūdens augstums kuģim arī tātad ir zināms, teiksim, nu, ierobežojums, ja. Kāpēc? Nu, tas ir saistīts arī ar šo nu, ģeopolitisko situāciju Suecas kanālā. Ja? Tātad ilgstoši tas ir bijis arī ceļš, kurā, ja nu kāds gribēja kādu aplaupīt, aizturēt vai vispār iznīcināt, radot zaudējumus kādai noteiktai valstī, kas sūta savus kuģus cauri, tad pirms Suecas kanāls bija ideāla vieta, ja? Jo kuģim nav kur palikt, viņš arī nevar nekādā veidā ne ātrāk, ne lēnāk iziet kaut kur cauri, tāpēc, ka nu, tāda ir šī kuģa darbības gaita. Tā. Jā, nu tātad kādi varētu būt mums šie kopējie secinājumi, ja, par šo jautājumu? Ja, tātad secinājumi ir tādi, ka, protams, no loģistikas viedokļa, īpaši, piemēram, mūsu tātad šiem arī ostas tātad studentiem, kas studē, ja, kas arī būs tātad vieni no loģistikas speciālistiem. Ja. Tā ir milzīgi liela pozitīva lieta, jo patiešām šeit jūs varat ietaupīt uz kravu pārvadājumu ātrumu. Ja. Nu, par Panamas kanālu šeit ir pavisam konkrēti kaut kas pateikts, ja. Un tātad savukārt par Suecu, tātad mēs šeit redzam, ja, ka tas ir ceļš starp Eiropu un Āziju, kas šodien ir ļoti aktuāls, tātad, un ļauj izvairīties no Āfrikas kontinenta tātad, nu, šķērsošanas vai sasniegšanas, ja, vai vispār ja, kaut kādas darbības šeit. Ja. Un loģiski kopumā tātad kanāli ļauj ļoti ietaupīt resursus tieši uz pārvadājumiem. Ja. Tās ir arī degvielas izmaksas kuģim, tas ir arī apkalpes darbības laiks, ja, bet no otras puses tas ir arī izaicinājums kuģbūvēji. Ja, tātad, jo, lai šo kanālu vai kādu kanālu varētu maksimāli izmantot, tātad ir obligāti jācenšas tātad ierobežot vai iekļauties šajā kuģbūves tātad procesā kā tādā. Ja. Tātad tālāk. Vēl, protams, Eiropā ir kanāli un arī pasaulē ir kanāli, kas, piemēram, nu es viņus šeit neesmu ielikus, bet mums ir arī seminārā prezentācijas paredzētas, ja, kas ir veidojušies tātad nevis savienojot kaut kādus tur kontinentu daļas vai
vēl kaut ko vai lielus ūdens basēns, bet ir veidojušies, piemēram, iekšienē. Ja? Nu, piemēram, teiksim, šādi kanāli, tie, kas arī gatavos, mēs arī tur ar vienu grupu jau runājām, piemēram, tie ir Ķīnas kanāli. Viņi ir ļoti interesanti ar to, ka upes ir diezgan daudz, viņas ir seklas, ja? Bet ja šo upju tātad tecējumu savieno, tas ir starp upēm veidošos kanālus, tad var izveidot veselas tātad kanālu kaskādus, ja tas ir tātad ar dažādu ūdens augstumu, ar slūžām, un tātad faktiski no viena Ķīnas tātad teritorijas daļas, jūs varat šo kanālu pa šiem un kuģi pa šiem kanāliem tātad mierīgi aizvest līdz pilnīgi otrai Ķīnas teritorijas daļai, ja, kas, piemēram, sauszemes vai kāda cita veida transporta izmantošanas gadījumā būtu ļoti liels, ja tātad ceļš. Vēl ir Eiropā viens kanālu bloks, ja, kas tiešām ir šodien arī aktīvs, bet viņš vairs nav tik daudz izmantots tieši kādiem preču pārvadājumiem. Ja. Tas ir Donavas, ja, tātad kanālu loks, kur centrā ir šī Donavas upe, kas savieno daudzas Eiropas valstis, vai tek daudz Eiropas valstu starpā cauri, ja, un tālāk viņu var savienot ar kanāliem, tātad ar Elbu, Reinu, ja, tātad tas patiesībā, Eiropas pats centrs, ja. Bet pamatā šeit ir tā, ka sakarā ar pilsētu un valstu urbanizācijas procesiem, ja, kanālu tātad krasti ir ļoti apbūvēti, līdz ar to tātad arī no drošības viedokļa pārvadāt, piemēram, preces, kas ir varbūt ķīmiskās kravas vai kādas citas, vairs nav tik droši. Tāpēc šis kanālu loks tiek pamatā izmantots turismam, ja tas ir Donava, Reina, Elba, kas ir savienoti savā starpā tātad ar tātad nelieliem kanāliem. Bet ir vēl viena lieta, kas šeit ir jāņem vērā, ko, piemēram, teiksim, Eiropā, diemžēl nekādā veidā neregulēja. Redziet, katrai valstī ir tiesības uz savām upēm būvēt tiltus, ja? Un visbiežāk tilts tiek būvēts nevis no tāda viedokļa, ka tur kuģis peldējas apakšā, bet no tāda viedokļa, ka tiltam ir jābūt skaistam, ja? Un tāpēc tieši Donavas kanālu tīkls ir lielā mērā kritis par upuru šiem tiltiem. Ja? Tātad daudzu tiltu augstums ir neliels, tāpēc apakšā var iziet tikai tādi tiešām turistu kuģīši, kaut gan pašā sākumā, protams, tie bija pilnvērtīgi kravas kuģi, bet tagad mēs to vairs nevaram izdarīt. Tā zināmā mērā faktiski ir arī Daugavas problēma. Ja? Mums arī ir tilti, un kas patiesībā nemaz neļauj lieliem kravas kuģiem. Mēs arī redzam, pie Akmens tilta labajā pusē mums stāv lielie kruīza laineri, kas ir atvedusi pašazierus, ja? Bet ja mums būtu savādāka tiltu konstrukcija, noteikti Daugava būtu arī tā vērta, lai pasažieri varētu arī apskatīt Daugavas krastu floru, faunu un arī varbūt izbūvi. Tas būtu interesanti no turisma viedokļa, bet tur neko nevar darīt. Vienkārši iznāca tā, ka kanāli attīstās paši par sevi, un tā tiltu būvniecība attīstās pati par sevi. Viņi diezgan bieži sakrīt tai vienā un tai pašā laikā. Ja? Vēl viens kanāls, kas arī ir ļoti interesants, tas ir Ķīles kanāls, ja, kas ir Vācijas teritorijā, un tātad tiešām savieno ziemeļu, tātad arī šos kuģošanas ceļus, ja, un šis kanāls ir patiesībā viens no tādiem seklākajiem, bet joprojām viņš ir aktīvs, ja, jo viņš paredz vai palīdz tiešām saīsināt šos nelielos kravu pārvadājumus, tātad Eiropas teritorijas zonā, ja, un no šī viedokļa raugoties, ja, tātad arī viņš tiek visu laiku atjaunots, uzturēts tehniski labā kārtībā, bet, protams, tur vairs nevar ieiet iekšā, ja, tātad lielgabarīta ar lielu kravu, tātad lielām kravu daudzumu paredzētie kuģi, tas patiesībā ir tāds vairāk, teiksim, loģistikas ceļš, kuru var izmantot, ja, lai varētu tātad saīsināt kaut kādus, teiksim, ceļus tieši šo Eiropas Savienības valstu savstarpējos pārvadājumos. Ja?
Un, protams, ir kanāli, un tā ir mums Itālija šodien, ja, kas ir veidojušies arī apmēram 19. gadsimta, 20. gadsimta sākumā, tas ir līdz Pirmam pasaules karam, kuriem vispār nebija īsti paredzēta kaut kāda transporta pārvadāšanas funkcijas izpilde. Ja. Viņi bija domāti tieši tam, lai šie kanāli varētu tikt izmantoti tātad pasažieru, jeb cilvēku pārvadāšanai, ja, lai noturētu šo sakaru starp dažādām apdzīvotām vietām. Ja. Un, protams, arī šodien viņi ir slaveni tātad turistu pārvadāšanas ceļi. Ja. Bet tā kā viņi nekad nav bijuši arī paredzēti precēm, tad attiecībā uz viņiem nekad nav izvirzīts jautājums, kāds tur būs kuģa fārvaters, vai teiksim, cik tas būs drošs un ko vajag darīt, lai šo kuģa ceļu uzturētu. Tātad viņš ir domāts kuģiem, kas var tur izpeldēt. Un tāpēc, jo kanāls paliek tur seklāks vai, piemēram, krasti aizaug, ja, nu tad maina šo peldlīdzekli, ja, bet neviens tur necenšas neko mainīt vai tīrīt. Nu, un šodien varbūt ir tāds jautājums, jā, vai vispār kanāli tagad tiek būvēti, ja, vai tam ir kaut kāda jēga vai nākotne. Nu, vispār tātad kanāli visu laiku tiek zināmā mērā uzturēti aktīvi, ja, jo tas tiešām ir ļoti vērtīgs, tātad šis process, lai nodrošinātu šos pārvadājumus, ja, bet ja tā mēs runātu par kādiem jauniem kanāliem un viņu izbūvi, tad, protams, viņi nebija līdz nesenai pagātnei tātad dienas kārtībā, bet pirms gadiem 5, tātad Eiropas Savienības ietvaros, viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, tā ir Polija, viņa pieteica tātad jauna kanāla būvi. Un šis kanāls paredz tātad savienot Polijas tātad teritorijā esošās lielākās upes, arī, teiksim, dažādu iekšējo tātad kravu pārvadājumu ceļus ar tātad Baltijas jūru, lai varētu pēc iespējas intensīvāk tātad notikt šī preču piegāde Eiropas Savienības kopējam tirgum. Eiropas Savienība atļauj šī kanāla izbūvi. Kanāla būvniecība daļēji ir sākusies, ja, bet viņš nav pabeigts vēl, tad viņš nav nodots eksploatācijā, tāpat arī nav precīzi zināms, kādas kravnesības kuģi tur varēs tātad pārvietoties, bet faktiski mēs redzam, ka arī 21. gadsimta sākumā tātad turpinās šī kanālu būvniecība. Tātad mēs varam teikt, ka kanāli savu tātad lielo aktivitāti nav zaudējuši. Tā, es tagad paskatīšos, vai man tur bija. Aha, jā, tā, es aiziešu. Pagaidiet atpakaļ, stop, tā turītās. Tā, turīt, es aiziešu uz tātad šo, ja. Tā, nu tātad, par cik mēs arī šeit... Es aiziešu uz slaidarādījām, par cik mēs arī šeit ļoti bieži tajās semināros, kad mēs tur bijām, ja mēs tur likām iekšā šīs atsauces, ja, tātad, piemēram, attēliem, ja, tātad šeit jūs varat izmantot tieši tāpat kā reiz šai prezentācija, izmantoju šo Google Maps, ja, tātad arī attēlus, ja, un arī Wikipēdijas piedāvātos attēlus, ja, jo tas ir iespējams. Vienīgais jums pie attēliem, arī tad, kad jūs gatavosiet savu prezentāciju, ir jāpieliek tātad klāt atsauces. Jūs viņus varat pielikt zem attēla klāt, ja tas ir ērti, bet jūs varat arī darīt tāpat, kā, piemēram, man šeit ir izdarīts. Es atsauces iznesu vispār ārā, ja. Jūs pat šeit varat pierakstīt, ka tās ir atsauces, kas ir domātas, ja tātad, pieņemsim, attēliem, ja. Lūk tā. Tātad, lai būtu skaidrs, ja attēlus jūs liekat iekšā, tad viņi nevar parādīties bez atsaucēm, jo tas ir saistīts ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, ja, un no šī viedokļa raugoties, tātad prasības ir stingras, ja, tātad un ierobežotas, ja, tā. Un tālāk, tā pagaidiet. Jā, un tālāk, ja tā, kas tas man ir kaut kā man turītās, mēs aiziesim, ja, tā. Tā, un tātad par literatūru, nu redziet, es šeit arī esmu ielikusi 5 savus resursus, ja, ko var izmantot par kanāliem, ja, un tātad jūs viņus arī varat vai nu likt pašā sākumā savai prezentācijai, ja, bet viņiem ir jābūt vai arī pašās beigās, kā tas, piemēram, ir šeit, ja.
Ko es vēl varētu ieteikt? Piemēram, es šeit viņu neesmu likusi iekšā, ja, bet, piemēram, jūs varat norādīt izdošanas vietu, gadu un lapas puses, ko jūs izmantojāt. Ja? Tātad tas būtu ļoti labi. Ja? Tā kā es izmantoju visu šo materiālu, ja, tad es, teiksim, atļāvos šeit tagad nepielikt. Ja? Bet, ja jums ir kaut kāda konkrētas daļas, ko jūs izmantojat, ja, tad noteikti šeit vajag viņas pielikt klāt, ja, lai tā būtu saprotams, ja, kas un kā tātad, šeit tātad funkcionē. Ja? Tā. Tātad tas man būtu par šo tēmu viss, ja? Mēs arī viņu pieteicām kā tādu konsultāciju, ja tātad par šo tēmu, ja, jo tas Zooms visu laiku, te man arī jau tagad parādās atkal kaut kādas dažas minūtes, kas ir palikušas, ja? Bet, tātad tagad jautājumi vēl jums, ja? Vai jums palika skaidrs par mūsu to darba organizāciju? Varbūt kādam kaut kas nav skaidrs, ja? Jo tad mēs arī liksim punktiņu un beigsim, ja? Es gan jums uztaisīju vēl vienu pieslēgumu, es domāju, ka gadījumā parādās kaut kādi jautājumi, bet jūs varat mierīgi pieslēgt savus mikrofonus un pajautāt, ja kaut kas palika neskaidrs. Tad nākošajā reizē seminārs, kas ir paredzēts no 4, viņš tiek pārcelts uz 4. novembri, tieši tāpat kā tiek pārcelts šodienas 2 grupu seminārs, tātad elektriķiem un ostiniekiem arī uz 4. novembri. 4. novembrī es lekciju nelasīšu. Es lasīšu lekciju 28. oktobrī, bet, lai jūs sagatavotos 4. novembrim, ja, un varētu sākt jau atbildēt, tad jums ir jāsagatavo pilnībā visa prezentācija, jāiemācās no galvas, ko jūs stāstīsiet, ja? Jāsaraksta visas pareizās lietas, atsauces uz attēliem, uz literatūru, tātad, viss, kas šeit ir vajadzīgs, ja? Un tātad noteikti jums arī vajag tātad izveidot ko? Jums vajag izveidot, ja tātad stāstījumu, tēzes jums vajag izprintēt, lai jūs varat saviem grupas biedriem iedot, paklausīties tātad labāk, jā, lai viņi var izsekot līdzi, jo eksāmenā no jūsu ziņojumu tēmām būs ielikti jautājumi iekšā, ja? Tāpēc tā atbildēšana seminārā nav vienkārši tā, es atbildēju un viss, ja? Tātad tiks ielikts eksāmenā iekšā šie jautājumi. Lai cilvēkam paliek labāk viss atmiņā, lai viņam nav tikai visu laiku jāklausās un jācenšās galvu atcerēties, tātad tā tēžu lapiņa, kuru viņš uzrakstīs arī savu tēmu virsū un jūsu vārdu uzvārdu, tā paliks viņam, viņš ieliks savā kladītē un varēs mācīties no tā, sapratāt, ja? Tātad eksāmenā mums ir lekciju materiāls un ir semināru materiāls, ja? Lūk tā. Vai tagad viss palika skaidrs? Man ir 2 jautājumi. Es gribēju uzzināt, vai taisot prezentācija ir jābūt secinājumiem. Vai viņš nevajag? Ziniet, ir tā. Es saprotu, ja, ka skolas laikā jums vienmēr prasa secinājumus, ja? Jūs varat viņus ielikt, un es arī šeit, es aiziešu uz viņiem, ja? Tātad es viņus arī šeit ieliku iekšā, ja? Bet redziet, tas vairāk ir saistīts ar manu šo lekcijas materiālu, ja? Tāpēc es te ieliku iekšā. Bet jūs varat arī secinājumus nelikt, jūs varat vienkārši izklāstīt un pateikt, ja, ka lūk, tādējādi mana tēma tur ir aktuāla, es esmu tātad izstāstījis par to, un līdz ar to es savu tēmu esmu pabeigusi izklāstīt. Varat arī viņus nelikt iekšā, ja? Bet ja jums vērtāk ir un esat pierastāk pie šiem secinājumiem, jā, varat arī likt, ja? Bet obligāti tā nav prasība. Ja? Labi. Mēs varam ņemt informāciju no interneta vai mums tikai no avotiem jāņem? Tā, kurš man tagad šo jautājumu uzdod? Renāte, ja? Kas tas ir par internetu mistisku? Ko? Es jau pirmā seminārā teicu, ka interneta tāda kā informācijas nesēja nav. Internetā ir dažādas vietnes, kur jums ir jāsameklē materiāls. Materiālu, ko jūs sameklējāt, viņu vajag identificēt. Ir jābūt autoram, kas to darbu ir rakstījis vai rakstu. Ir jābūt darba nosaukumam, tātad, ko jūs tur lasat un kur tad jūs to viņu esat atradusi. Un, ja tas, piemēram, ir kādās datu bāzēs, ja tad noteikti ir jāpieraksta laiks klāt, bet nevar būt tā, ka jūs vienkārši Google iesitat savu jautājumu, pirmais, kas jums tur izkrīt ārā, jūs iekopējat, saliekat un viss, tas jums ir internets. Tas neder, šeit ir augstskola, saprotiet, un jūsu materiāliem ir jābūt pareiziem, atbilstošiem, un mums ir jābūt arī skaidrībai, kā viņi ir pareizi paņemti, ja? Bet nevis kāds varbūt cits
students kādā citā augstskolā kaut ko līdzīgu raksta, un jūs esat gabalu izkopējuši no viņa referāta. Tāpēc internets nav tāds kā avots, bet internetā jūs, protams, varat atrast materiālus, bet jums ir jāskatās, ja jūsu tēmai ir materiāli arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, materiāli ir Latvijas Nacionālā bibliotēkā, tad ir jāizčāpo uz turieni, ja? Un jāpaskatās, jāizraksta un jāpaņem. Bet man liekas, ka man ostinieki jau, es tagad nevaru atrast to momentā, jo mums arī atslēgties atkal, jo te signalizē man tā minūtēm. Jo pirmo reizi man daudz ko atbildēja, ja, un bija pareizi. Un es tur tādu brīnumu kā vienkārši internetu nedzirdēju. Ja, varbūt, ka Renāte mums nebija vai bija uz to semināru. Nezinu, es tagad nevaru uzreiz pateikt. Ja. Bija tikai viens seminārs vispār. Pareizi, pilnīgi pareizi. Jūs saņēmāt tēmu, pareizi, ja? Jā. Jā, tātad, un pēc tam, tātad izmantojot šo savu atrasto tēmu, es jums arī pateicu, kam ir jābūt sagatavotam, tātad, pirmiem 4 slaidiem, pareizi, ja, un pateicu, kas ir katrā slaidā jāieraksta. Un tad es jums arī rādīju Latvijas Nacionālās bibliotēkas šo, tātad portālu rādīju, kur var atrast grāmatas, ja, tātad to es visu parādīju un arī stāstīju, ja, ka nevar būt tā, ka mums parādās kaut kāds internets, un mēs nezinām, no kurien šis materiāls ir nācis, ja. Tātad to vajag izdarīt pareizi, tieši tā, kā es stāstīju. Tāpēc es saprotu, ka jums skolā ir dažāda šī pieredze, bet tāpēc jūs esat atnākuši uz augstskolu, ja, lai nevis stāstītu un darītu kā vienmēr, bet darītu tā, kā tas atbilst augstskolas vajadzībām. Ja. Labi, vēl lūdzu kādi jautājumiņi. Man tāds jautājums, jūs to iepriekšējo prezentāciju mums nosūtījat kaut kur? Es jau stāstīju, ja, ka es šo iepriekšējo prezentāciju tātad liku iekšā Moodlē, bet tā kā Moodlē ir ļoti daudz dažādi materiāli, tad, piemēram, mums akadēmijā tas serveris nav bezizmēra, ja, līdz ar to daudzi materiāli tiek ielikt uz tā kā saucamo gaidīšanu, ja, kad viņš tiek attiecīgi pārvietots, ja, no vienas pasniedzēja, piemēram, teiksim, opcijas uz studentu opciju. Tāpēc es jums šodien aizsūtīju, varbūt šodien gluži ne, jo man būs vēl vairākas nodarbības pēc kārtas, ja? Bet es aizsūtīšu visticamāk rīt tātad šo prezentāciju uz jūsu e-pastiem un arī iepriekšējo prezentāciju. Ja? Tātad to es izdarīšu. Ja? Es zinu, ka es viņu liku, bet es arī šodien vēl skatījos, viņi joprojām atrodas tā kā gaidīšanā, ja? Jo viņi diezgan palieli pēc apjoma ir, ja? Un tad viņi tur neaiziet tā uzreiz. Ja? Bet es aizsūtīšu. Ja? Labi, kādi vēl būtu jautājumi? Lūdzu. Es atvainojos, varētu pēc šī Zooma maziņu konsultāciju par semināru drusciņu? Jautājumi daži. Jautājumi daži, jā. Man ir tā, ka es vairs negribētu taisīt jauno pieslēgumu, jā, bet varbūt, ka jums ir individuāli kaut kādi jautājumi, vai teiksim tā ir grupa? Grupa individuāli, tā, jo it kā varētu izmantot to linku, kas bija dots uz 3, un tur tajā pievienoties un pajautāt tādā veidā. 3, tagad ir 15:04, bet man vēl rāda, ka man ir 8 minūtes laika, ja? Varbūt, ka, piemēram, viņi nereti tajā Zoomā iedod 30 minūtes, bet nereti iedod pilnas 40, ja? Jūs tagad negribiet jautāt man neko, kamēr mums ir vēl tās 8 minūtes? Es tā kā jums drusciņi personīgi gribētu pajautāt tos jautājumus. Ja? Ziniet, tad varbūt mēs izdarīsim tā, ja? Es pierakstīšu jūsu vārdu un uzvārdu, ja? Jo man 3:30 ir nākamai grupai arī tāda lekcija konsultācija paredzēta, ja? Un es jums individuāli uztaisīšu linku, labi? Ja? Zoomā, ja? Un aizsūtīšu, un tad jūs varēsiet pieslēgties, tad mēs varēsim mierīgi izrunāties. Jūs man varat atsūtīt uz manu, varbūt jūs arī tagad negribat teikt, kas jūs esat, bet es pateikšu jums visu, es varu jums e-pastu iedot visu, ko vajag. Nē, e-pastu jūs man varat atsūtīt uz manu e-pastu. Jums jau ir tagad mans privātais e-pasts atsūtīt, ja? Tātad, kas jūs tāds esat, kā vārds ir? Armans Rancāns. Tā. Jā, tātad labi, es jums aizsūtīšu tātad linku, ja? Jūs esat no mehāniķiem vai no elektriķiem? Mehāniķi. Mehāniķi, ja? Tad es aizsūtīšu linku,
tātad konsultācijai, ja teiksim, par semināru. Ja citām grupām arī ir vajadzīga kāda konsultācija par semināru, tad jūs man varat tagad pateikt, es jums iztaisīšu atsevišķus linkus, tas nebūs šodien, jo man šodien nāk viena nodarbība tai Zoomā pēc otra, un vienkārši tad es pilnīgi, ziniet, kā saka, pārklāsies drusku, ja, bet tur cita varianta nebija, lai to visu tā sataisītu. Jūs man tad varat arī atsūtīt uz e-pastu savu lūgumu, ka jums ir vajadzīga konsultācija, es jums iztaisīšu linku, pateikšu laiku, un tad jūs varēsiet pieslēgties. Labi? Tā ir kaut kas tāds individuāli privāti jautājums. Labi, vēl kaut kas ir tāds, ko jūs gribētu noskaidrot? Citi varbūt tagad bez Armanda. Man ir Nav vairāk, ja? Ir vēl, lūdzu? Man ir jautājums. Vai jums var radīt to prezentāciju caur linku? Man vienkārši ir prezija uztaisīt. Jūs negribat nākt uz semināru? Nē, jūs negribat nākt uz semināru? Semināru laikā vienkārši es gribu izmantot linku. Man ir interneta uztaisīt, nevis uz flashkas. Jums ir tajā Google Crazy.com, ja tajā? Crazy.com. Aha, tā, nē, es tad izdarīšu tā, lai es uzrakstīšu tātad Veličkovičs, jā. Maksims mums ir Veličkovičs. Tā, es jums uztaisīšu tātad iespēju arī B1 zālē parādīt, ja? Tātad tur vienkārši ir dažas tādas lietas tehniskas, kas ir jāizdara. Bet to mēs darām, ja? Tātad prezī.com to mēs varēsim iztaisīt, ja? Jūs gribat man pašai atsūtīt, lai es paskatos jūsu prezentāciju iepriekš? Nē, man tagad ir tikai plāns, es vēl taisīšu. Ja jūs man gribat atsūtīt, lai es paskatos iepriekš, protams, jūs man varat atsūtīt, loģiski es viņu redzēšu, ja? Jo man tāda privātajā manā telpā šīs iespējas ir, ja? Es tagad runāju par B1 zāli, ja, kur jūs, teiksim, ziņosiet arī citiem, lai viņi var labi redzēt. Tur es jums nodrošināšu šo pieslēgumu arī, ja? Labi, vēl kādi jautājumi būtu? Tā, labi. Ja nekādu jautājumu nav, man te pēdējās 3 minūtes vēl varat izmantot, ja? Tātad labi, vēlreiz. Nākošajā 28. oktobrī seminārs tiek pārcelts uz 4. novembru, un arī šodienas seminārs tiek pārcelts uz 4. novembru. 28. lasu lekciju, tādas konsultācijas veidā, līdzīgi kā tagad, ja, lai mēs varam iziet tēmai cauri. Ja. Un 4. novembrī mēs skatīsimies, vai nu mēs sāksim jau 2, vai mēs sāksim 4. Kā jau es teicu, ja nu kāds ir kaut kur, nezinu kur, tad tas ir jādara man zināms, ja, ka jūs, piemēram, esat pilnīgi aizbraucis no Rīgas prom, lai es varētu tātad organizēt jūsu mācību darbu saistībā ar semināriem, kuriem ir jābūt klātienē, kaut kā savādāk. Es domāšu kā, bet tad mēs to risināsim, ja? Tā. Ja nekādu jautājumu nav, tad mēs šodien pieliekam punktu, bet vēlreiz saku, ja tie jautājumi parādās, ja, jūs man mierīgi varat uzrakstīt uz manu e-pastu, es jums atbildēšu. Bet tā mēs ar jums... Mani pēdējais. Lūdzu. Lūdzu, es nedzirdu tagad. Mikrofonu ieslēdziet. Tā netik tuvu pie Tā ateiet nos no sava mikrofona, ja tātad paiet drusku nos, netik tuvu. Mikrofons ir tieši. Mūs vienkārši 20
Fakta. Такой же вопрос. Все, она ушла.